Labdien, šodien svētdienā. Un šodien mūsu pārdomām ir 1. Mūzes grāmata, 8. nodaļa, no 20. panta līdz 9. nodaļai, 17. pantam. Dieva jaunā pacietības programma. Jaunā Dieva pacietības programma. Domāts nevis, ka Dievs ir jauns, bet Dievam ir jauna pacietības programma. 1. Mūzes 8, 20 līdz 9, 17. Un Noā uzbūvēja altāru Jahvem, jeb kungam, ņēma no katra šķīsta lopa un no katra šķīsta putna un upurēja uz altāru sadedzināmos, jeb pacelšanās olā upurus. Un Jahve savā tīkamo smaržu un teica savā sirdī: es vairs nenolādējuši zemi cilvēku dēļ, jo cilvēks sirds domas ir ļauns kopš viņa jaunības. Un es vairs neapkaušu katru būtni, kā es to darīju. Visa zemes dienas vairs nemitēsies seja un pļauja, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Dievs sveitīja Noā un viņa dēlus un teica tiem: augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi. Un lai pār visiem zemes zvēriem, pār visiem debesu putniem, pār visiem, kas rāpo pa zemi, un pār zivīm jūrā nāk bailes un bijāšana no jums. Tie radoti jūsu rokās. Katrs kustējums, kas dzīves, jums būs par ēdamo, tāpat arī zaļoksni stādi, es jums atdodu visu. Tikai neēdiet miesu, kurā ir dzīvība, asins jūs neēdiet, taču par jūsu asinīm, par jūsu dzīvības atprasīšu no katra zvēra un no cilvēka. No ikviena es atprasīšu cilvēku dzīvību. Kas cilvēka asins izlej, tā asins izlies cilvēks, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku taisīja. Bet augļojieties un vairojieties un muģiet virs zemes un vairojieties uz tās. Un Dievs teica Noām viņa dēliem: un redz, es celšu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums un katru dzīvu dvēseli, kas ar jums, ar putniem, ar lopiem un visiem zemes zvēriem, ar visiem, kas iznāca no šķirsta, visiem, kas vien virs zemes dzīvo. Es celšu ar jums savu derību, un visa miesa vairs netiks iznīdēta ūdens plūdos. Vairs nebūs plūdu, kas izposta zemi. Un Dievs teica: šī ir derības zīme, ko uz mūžīgām paudzēm liek starp sevi un jums, un starp katru dzīvo dvēseli, kas ar jums savu loku, es mākonī lieku, un tas būs par derības zīmi starp mani un zemi. Un būs mans mākonis pār zemi, un taps redzams mākonī loks. Un es atcerēšos savu derību, kas starp mani un jums, un starp visām dzīvām dvēselēm visā miesā. Un nebūs vairs ūdensplūda, kas izpost visu miesu. Kas būs kad mākonī būs loks, es to uzlūkošu, lai atcerētos mūžīgo derību starp Dievu un katru dzīvu dvēseli visā miesā, kas uz zemes. Un Dievs teica Noām: šī ir derības zīme, ko esmu cēlis starp sevi un starp visu miesu, kas uz zemes. Tas ir Dieva vārds. Amen. Visvarenais Dievs Tēvs, lai arī mēs šodien pateicībā Kristu Jēzu mācamies no Noā, lai arī mēs saprotam, ka par spīti varbūt cilvēki smaidiem, kad Noā cēla savu šķirstu saulainā dienā, kad nebija manāms, ka būs plūdi. Lai arī mēs tāpat šodien mācoties no Noā saprotam, ka tu, kungs, Kristu nāksi, ka nāks pēdējā tiesas diena, kurā mēs stāvēsim tavā priekšā. Un lai cilvēku domas vai pat mūsu šaubas mūs neļauj iet prom no tevis, kungs, Kristu, lai jau vēl vairāk skatoties uz Noā, lai vairāk mācamies no Noā, mēs saprotam, ka tu, kungs, nāc un lai paliekam stingrāki, sekot savam mērķim, dzīvot tā, lai mēs varētu stāties tavā priekšā. Amen. Ja mēs skatāmies, kā ir sadalīta 1. Mūzes grāmata, tad 1. Mūzes grāmata mums sadala dabīgi tā saucamie toledot. Toledot ir nozīmē latviski paaudzes. Piemēram,
Pirmā Mūzes grāmatā 2.4. Jūs varat šķirstīt grāmatu šodien. Pirmā Mūzes 2.4. Šīs ir debesis un zemes paudzes dienā, kad tās tiek radītas, kad Jahve, kungs Dievs, taisīja debesis un zemi. Šis ir pirmais no virsrakstiem, kas piešķir pirmās Mūzes grāmatas struktūru. Tāda 10 gabali, 5.1, 6.9, 10.1 un tā tālāk un joprojām. Katrs virsraksts koncentrējas uz to, kas nāk no nosauktā objekta vai personas. Pirmie Mūzes grāmatas tulkotāji grieķu valodā bija tā saucamie Septuaginta, kas 2.–3. gadsimtā pirms Kristus jau tika tulkots grieķu valodā. Viņi izmantoja vārdu ģenēze. Ebreju valoda tulkot vārdu paudzēm, toledot, un no tā nāk nosaukums Genesis, kas ir, ko lieto angļu valodā, kas tas ir Genesis. Ja? Šajā gadījumā toledot ir dzējols, ko mēs runājam par 2.4. Un ir mākslinieciski izkārtots spoguļu vai hiazmu formā. Divu poetisku rindu daļām atbilst viena un otrajā apgrieztā secībā. Līdz ar to autors mums atgādina un mudina, saka, draugi, lasiet 1. un 2. nodaļu kopā. Un jo pirmais toledot 1 līdz 4. nodaļai, stingri ņemot 2 līdz 4, bet pirmā nodaļa, tā tad ir ievads 2 līdz 4. Mums tiek domāt, ka tas ir kā ievads visai Mūzes grāmatai, visām 5 Mūzes grāmatām. Un pirmā Mūzes grāmata iesākas ar sēklas identifikāciju, kurš valdīs pār zemi un sakaus sātanu. Tā saucamajā protoevaņģēlijā. Otrā grāmata, jeb otrā daļa pirmā Mūzes grāmatā, ir 5. nodaļā. Jūs varat atšķirt vaļā interesi pēc, pārbaudīt, vai man nav vecuma marasms uznācis. No 1. panta līdz 6.8 iesākas ar virsrakstu. Šī ir Ādama paudžu toledot grāmata. Un izseko ģenealoģiju no Ādama līdz Noā. Otrā grāmata nobeidzas ar pieaugošu un ātru grēku nocietināšanos un palielināšanos. Un sievas dievbijīgās sēklas nespēja pašiem par sevi to novērst. Ļaunums palielinās, vardarbība palielinās. Grēks līdzīgi kā čūs, kas stiprāks par viņiem pašiem. Skaidrs, ka gan Dieva sots, gan glābšana ir nepieciešama. Paši mēs netiksim galā. Taču Noā ģenealoģiju uz mirkli pārtrauc viens cerības stariņš cilvēcei. Proti, jūs varat atvērt 5. Mūzes 29. 5. nodaļa 1. Mūzes. Lamehs dzīvoja 180 gadus un kļuva tēvs dēlam. Viņš nosauc viņu vārdā Noā. Noā nozīmē atpūsties, atpūta, atdusa, sacīdams, šis mūs remdēs no darba un mūsu rokas pūlēm, ko Jahve ir nolādējis. Un 5.6.5. Un Jahve redzēja, ka pieaug cilvēka ļaunums uz zemes, un viss, ko viņš veidoja, cik dienas savā sirdī domā tik ļauni. Un Jahve nožēloja, ka uz zemes taisīs cilvēku, un tas mocīja viņa sirdi. Un 7. pantā Jahve teica, es noslausīšu no zemes viens cilvēks, ko es radīju. No cilvēku lopiem līdz rāpulim, līdz debesu putniem. Man ir žēl, ka es tos radīju. Bet, 8. pantā, bet Noā guva Jahves labvēlību. Jūs kā uzmanīgi lasītāji momentāli pamanītu. Atkal kaut ko autors grib pateikt. Bet Noā guva labvēlību. Noā ir Dieva Jahves izredzēts, aicināts, atdzemdināts svētajā garā. Un līdz ar to seko 9. pants. Kas tur ir teikts 9. pantā? Šīs ir Noā paudzes. Un kas par Noā teikts? Viņš bija taisns vīrs savā paudzē, bez vainas. Noā staigāja ar Dievu. Dievs Jahve svēta Noā. Viņš ir vēlīgs Noā, izmaina Noā, izmaina viņa sirdi, un Noā ticībā staigā, jeb seko Dievam. Vispirms Dieva Jahves labvēlību, svētību, izmainītā sirds, ticībā pagodina Dievu Jahvi un bauda viņa klātbūt mūžīgi. Atcerieties, kāds ir cilvēka dzīves galvenais uzdevums. Mums ir jāpielūdz un jābūt kristīgiem hedonistiem, jākaifo. Latviski sakot. Ja? Viss pārējās cilvēki izdomātās filozofijas un reliģijas darbojas pēc principa, pēc otrādi. Tātad šeit bija Dievs izvēlas, ja? Uburts. Dievs izvēlas, cilvēks piedzīvo Dievu labvēlību, izmainīt sirds, viņš pateicis.
Vispārējās ir cilvēks cīnās un beigās skatās, vai kaut kas sanāks. Es jums pastāstīšu par islāmu, par cik mēs tūlīt pat viņu sagaidīsim. Ļoti interesanti šeit, jo pieņems laikam vienu konvenciju, un tad ļaunums vardarbība pret sievietēm palielināsies n-kārtīgi līdz ar konvencijas pieņemšanu. Nestāsiet, kāpēc, palasiet uzmanīgi. Bet islāmā sēž divi tādi skaitītāji. Cilvēkam viens skaita labos darbus, viens sliktos, un tad saskaita kopā redzēs. Kādā veidā var nokļūt debesīs, islāma ticīgie ir vienīgā iespēja. Droši. Mirt džihādā. Mirt džihādā. Tā ir vienīgā drošais veids, kā musulmanis var zināt, ka viņš nokļūst debesīs. Pārējo domājiet paši. Es ceru, ka jūs esat domājoši cilvēki. Pareizi, vai ne? Un Dievs teica Noam 6.13, visai miesai pienāca gals manā priekšā, jo viņa dēļ zeme tapus pilnu varas darbu. Un redzēs viņas izdeldēšu, taisi sev šķirst no sveķēm, ko taisi kambaru šķirstānos un nosveķotos no iekšpuses un ārpuses un sveķiem. Un 18. pants, un es ar tevi celšu derību. Tāpat kā ar Abrahāmu. No sākuma viņš tiek aicināts, pēc tam tiek iet derība. Ja? To es šķirstā tevi dēlu, tevu sievu, ved sev šķirstā līdz pa 2 no visiem dzīvniekiem, un 22, un Noā darīja visu, ko Dievs viņam tā bija pavēlējis. Un 8. pantā, 8. nodaļā 1 mēs lasām, ka Dievs atcerējās Noā, mitējas ūdens, viņš apstājas, kur Ararats kalnā. Ararats nozīmē lāsts novērts, Urartu zemē, kas atrodas tagad Turcijā, patiesībā bija Urartu zemē, ja? Ararats, ja? Un viņi iznāk laukā. Un skatoties pēc šīm 8. un 9. nodaļas, mēs redzam, ka šeit ir runa par ko? Te ir vārds, kas tulkots vējš, 8.1 ir roha, tas pats vārds, kas 1. Mūzes grāmatā 2. Ja? Viss sākas no jauna. Pēc plūdiem Dievs ceļ par jaunu šo derību ar ko? Ar Noā, ar viņa ģimeni, tāpat, ko viņš darīja ar Ādamu. Saka tos pašus vārdus, vairotieties, augļojieties. Tātad uzdevumi paliek iepriekšējie. Un cilvēks arī nav pazaudējis savu Dieva attēlu, pareizi, ja? Kaut arī sabojāts. Kur viņš saka, kas izliesās sins, tam es atprasīšu. Kāpēc? Un Dievs, tātad Olā, jeb Noā iznāk laukā, upurē Jahvem un ņēma no katra šķīsta lopa un šķīsta putnu, upurē altāri, sadedzināmo pacelšanās upuri. Un tad, kad Dievs sajūt smaržu, kad upurēts ir, asins ir izlietas, Dievs atbild, ko? Es vairs plūdu vairs nebūs. Nobeļa prēmijas laureāts, žurnālists, bet idiots, geogrāfs un ģeologs Als Gors, kas kļuva par miljonāru, neskāpēc. 30 gadus atpakaļ teica, ka pēc 20 gadiem Ņujorka plūdos. Vispār Ņujorka neplūdo. Mēs joprojām uz Ņujorku varam aizbraukt. Ja? Nebūs nekāda plūdi. Visi upuri tiek dedzināti, bet Olā pacelšanās, sadedzināšanas upuris tiek sadedzināts pilnībā. Olā norāda uz upurētāju dzīves pilnīgu nodošanu Jahvem, proti pilnīgu pakļaušanos Jahves gribai un ja gribai jeb likumam. Olā pēc būtības reprezentē tikko šķīstīt zemi, jeb izpirkt cilvēku, kur pilnībā nodot Jahvem. Sadedzināšanas upuru dzīvnieks netiek iznīcināts, bet pārvērsts, ēterizēts, lai varētu pacelties debesīs pie Dieva. Caur šo transformācijas rituālu dūmi, kas ceļas uz augšu, kļūst par redzamu cilvēces atgriešanos pie Dieva. Tā kā altārs ir uguns ir cieši saistīts ar Dievu klātbūtni, tad šī transformācija visdrīzāk teoloģiski jāsaprot kā svētdarīšana jaunajā derībā. Jaunā derībā tā tiek atklāta kā šķīstīšana svētā gara ugunī, Mateja evaņģēlija 3.11. Noā atdusa, Ararats, lāsts novērts, kalnā upurēja, pienes Olā, pacelšanās jeb sadedzināšanu upuri, kā pateicība par glābšanu un apstiprinājumu pilnībā nodot sev savam glābējam. Tu citiem maniem sakot, ar šo upuri viņš saka, ka tam viņš upurē kaut ko dārgu, tie dzīvnieki viņiem būs vajadzīgs, jo upuris vienmēr ir dārgs.
Ko tas norāda? Ka tas jau maksās arī mums, ka mēs uzticamies kungam, mēs daudz ko esam gatavi ko? Ne pēc savu prātu dzīvot, vai ne? Ja? Te ir tā upura būtība, ne jau starp citu. Starp citu, kungs, es arī tā kā... Nē. Viņš ir despots. Tāpēc jau, ja jūs esat vēsturnieki, jūs zinat, kad viss bija pārsteigti, jo pārējās reliģijās tu tur aizgāja Romas laikā, kaut ko izdarīja, mājas dzīvoja, kā gribi. Bet Kristus bija kas? Despotes. Despots, kas prasīja tavu pilnīgu pakļaušanos no svētdienas līdz pirmdienai. Darbdiena, ja? Tātad ar to ir norāda tas upuris, mūsu gatavību. Mūsu gatavību nodoties piederēt savam glābējam. Un Jahve sajūt tīkamu smaržu un teica, ka nekad vairs nemitēsies, nekad es neiznīcināšu, es ar plūdiem neiznīcināšu cilvēku. Un kas ir ļoti ārkārtīgi svarīgi, ko viņš saka, kāpēc cilvēka domas ir ļauns kopš kurienes? Kopš sākuma, kopš dzimšanas cilvēks. Līdz ar Ādamu visi. Ja? Ja jūs neticiet, paņemiet 2 bērnus un iedodiet viņiem vienu mantiņu, ja jūs man neticiet. Ja? Kāpēc bērniem, kāpēc cilvēkiem nav jāmāca sliktas lietas, bet jāmāca labas? Tā tas ir redzams, vai ne? Acīm redzam, kāpēc cilvēki to neredz? Ka mums jācīnās, lai mēs izglītotu savus bērnus un viņiem mācītu labas lietas, un kas sliktās pašas par sevi viņiem pielīp. Un mums arī ar citu, vai ne? Un tādā pat laikā no paša sākuma mēs redzam, kādā veidā cilvēks varēs būt Dieva klātbūtnē caur upuri. Un šis upuris ko norāda? Vai šis upuris tiek pieņemts pamatojoties uz ko? Uz to, ka Kristus tiks upurēts. Uz to, ka nāks sievas dēls, sievas puika, cilvēks, kas ar savu dzīvību samaksās, lai uzvarētu Sātanu. Mēs tagad dzīvojam CO2 bada apstākļos. Mums pietrūkst CO2. Proti, ir vidēji ap 400 daļiņām uz 1 miljonu daļiņām gaisā. CO2 ir dzīvības gāze. Augiem un kokiem būtu vajadzīgs vismaz 2 reizes vai pat 2,5 reizes vairāk. Siltumnīcas mākslīgi pūš iekšā CO2. Kad zem muģēja no dzīvniekiem Kambrija periodā, tad bija 1400 CO2 daļiņām uz miljoniem gaisā. Kad CO2 palielinās, tad vajag mazāk mitruma. Dubultojot CO2 gaisā, temperatūra pieaugs visvairāk iespējams par 0,7 grādi. Citiem sakot, gaiss jau ir tā piesātināts, CO2, tā ir piesātināts. Ja jūs palielināsiet 2 reizes, temperatūra pieaugs tieši no CO2, nevis no citiem apstākļiem, par 0,7 grādiem. Ja? Metāna CH4 iespējas uz klimatu jeb sasilšanu ir par 1/10 mazāk nekā CO2. Metāna koncentrācija 300 reizes lēnāk pieauga nekā CO2. Lai dubultotu CH4 daudzumu, vajadzētu apmēram 100 gadu, un kas to lai zina, cik vēl gadus. Klimats vienmēr ir mainījies. Ja neticiet, noskatieties ledus laikmets 1 vai 2. Nemākat angļu valodu, ir arī latviešu valodā. Es jau nepaļaujos uz izglītības iestādēm un uz universitātēm. Multenis jāskatās, tas ir pēdējais glābiņš prātīgiem cilvēkiem. Ap 1970. gadu sākām iziet no mazā ledus laikmeta. Ja jūs palasītu tā laika presā ASV, tad redzētu histēriju par gaidomo sasilšanu. Tagad nedaudz siltāks nekā pagājušā gadsimta sākumā, un tas ir labi. Lauksaimniecībai, lokopībai, ļaudīm arī man patīk siltums. Ir tikai viena liela problēma. Ir pavisam liela problēma. Sasilšana notiek lēnāk nekā modeļi mums stāsta. Apmēram pa 1/10 no Celsija grāda 10 gadē. Modeļi mums stāsta vairāk.
CO2 palielinājies līdz 400 un Zeme palikusi zaļāka. Kāpēc klimats mainās, neviens lāgā nemaz nezina. Ap 1100 gadu Grenlandē ļaudis sāk apmesties uz dzīvi un audzēt miežus. Bet CO2 koncentrācija principā nemainījās. Holandieši ir pasaules čempioni ārslidošanā. Vai jūs to varat pateikt šodien no Holandē? Ko jūs domājat, ka viņi 70 gadus atpakaļ cēla mākslīgās ledus hauslas? Nē. Vēl pagājušajā gadsimtā 20, 70, 80 gados, ko viņi darīja? Viņi slidoja pa saviem kanāliem. Ar to viņi ir pasaules čempioni. Ja? CO2 nesamazinājās. CO2 ir dzīvības gāze, kuru grib samazināt politiski savtīgu nolūku dēļ. Tādējādi iedzenot postā nabadzīgākos cilvēkus un iznīcinot lauksaimniecību. Mums jātic vārdam. Un vienmēr, ja mēs ticam vārdam, mēs redzēsim, ka dabas zinātnes, ja tie cilvēki ir godīgi, mums atklās, ka tā arī ir. Plūdu nebūs. Dieva rīkojuma dzīvības vairošanā un drošību nodrošināšanai no derības ietvaros 9 līdz 7. Tātad ietver šo 1 līdz 7 rīkojums, ka Dieva attēlam un dzīvība radības jāvairojas 1 līdz 7. 2a līdz 4, 6 Dieva aizsardzība no dzīvniekiem un cilvēkiem. Un 2b, 3 dzīvības uzturēšana. Pavēle augļojieties un baidieties no ārējā rāma, pasvītro Dieva svētību cilvēku dzīvei. Iekšējais kodols reprezentē nepieciešamo likumdošanu dzīvības uzturēšanai un pasargāšanai gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Tā kā, diemžēl, cilvēka daba pat pēc plūdiem nav mainījusies un vardarbība turpināsies, tad, lai pasargātu cilvēku dzīvību, Dievs ievieš augstāko sodu mēru, nāves sodu gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Pirms plūdiem nāves sodu neesmība izraisīja vendetas sēriju. Vendetas sērija ir asins atriebība. Ja? Un bez instinktīvām bailēm dzīvnieki sāk uzbrukt cilvēkiem. Tagad mēs zinām, ka dzīvnieki baidās no cilvēkiem. Un ka cilvēki ēdājas lauva vai tīģeris parasti letums. Retums viņš ir jāiznīcina momentāli. Šeit tiek piemērots lex talionis princips, kas nozīmē latviešu valodā dzīvību pret dzīvību. Zobs pret zobu. Šī samērīgā reakcija ir labāka par Lameha 77 kārtīgo atriebību. Cilvēku dzīvi jāvērtē augstu, ka to aizsargā šī soda sistēma. Tā kā Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, Dieva attēls arī pēc grēkā krišanas ir tātad cilvēks pēc grēkā krišanas Dievs attēls. Un tad noslapkot cilvēku nozīmē noslapkot to, kas ir vislīdzīgākais Dievam. Un tādējādi tas ir netieši uzbrukums pašam radītājam. Šis paziņojums nosaka morāles principu, kas pieļauj, ja uzliek par pienākumu izpildīt nāves sodu slepkavību gadījumos. Ar izpratni, ka apsūdzētā persona būtu pilnīgi taisnīgi tiesāta un viņa vaina būtu pierādīta. To izmanto, es nezinu, kā ir latviski. Juristi man par latviski notulkoja bez ārpus jebkādām saprātīgām pamatotām šaubām. Angliski, kā es vienmēr lasu literatūru, beyond any reasonable doubt. Ja? Vēl viena prasība ir tāda, ka šāds nāves sods vienmēr ir jāpild noteikto varas iestāžu jurisdikcijā. Un, protams, grūtības noteikt vainu bez ārpus jebkādām pamatotām šaubām un grūtības nodrošināt taisnīgu modernā sarežģītā pilsētas sabiedrībā uzsver lielo piesardzību, kas jāievēro šodien, piemērojot šo principu mūsdienās. Mēs esam dzirdējuši gadījumus, ka cilvēki ir bijuši notiesāti nepamatot, tad vienmēr būtu uzmanīgi. Bet tāpēc vecajā derībā ir viens princips ievies, kas netiek ievies šodien. Vecā derībā tā, ja tu esi viltus liecinieks, un tu atklāji, ka tu esi viltus liecinieks, tev piemēro to pašu sodu, ko saņemtu tas cilvēks, par ko tu liecināji. Citiem sakot, ja tu liecini par kādu, ka viņš ir slepkavs, viņu nogalināt, un ja viņu nogalina, vai arī pat atklāja, ka tu esi melojis, nogalinās tevi. Ja? Tas ir vecā derībā, jā. Lai atbildība būtu. Tātad, un varavīgs un logs debesīs bija apsolījums derības zīmē Noā.
Un Dievs saka, es redzēšu, celšu savu derību uz jums, jūs pēcnācējiem pēc jums. Un katru dzīvu dvēseli, kas ir jums putniem, lopiem, es celšu savu derību un plūdos es neko nenopostīšu. Ja? Un derības loks, varavīgs, ietver derības apsolījumus visai cilvēcei un radībai. Dievs apstiprina derību ar zīmēm, proti Noā, varavīgs un loks. Abrahamam, kas bija apgraizīšana, pareizi, labrīt. Kas ir ar Mūzes derībā Izraēlas Sinai kalnā? Sabats. Sabats. Un kas ar Kristu un jauno Izraēlu? Šī ir derība manā asinīs. Viņš teica, ko deva? Vīnkaus. Vīnkaus, ja? Un varavīgs nebrīsk vienkārši loks ir gan kara, gan medījuma ierocis. Karavīra ierocis pakārts uz naglas vai kaut kur citur un vērsts uz augšu. Loks ir uz augšu, viņš jau nav aiz stiegras. Ja? Ko tas nozīmē? Loks ir miers, ir vispārējā žēlstība. Dievs vairs neiznīcinās zemi. Ja? Dievs vairs neiznīcinās. Un Dievs vispārēji mīl gan taisno, gan ļauno. Saule spīd taisnajam un ļaunajam, lietus līst taisnajam un ļaunajam. Tā ir vispārīgā žēlastība. Dievs vispārēji mīl visus, bet īpaši mīl izredzētos. Ja? Vispārēji mīl visus, īpaši glābjoši mīl nosacīt dažus. Jahve kungs, Dievs uztur attiecības ar cilvēkiem caur derībām. Derība ir kā līgums starp varonu ķēniņu un vasalu, kurā lēņu kungs apraksta attiecības, uzliek likuma pienākumus, nosacījumus vasalim un apsola svētību tiem, kuri pilda un likumus ar lāstu tiem, kuri nepilda. Bībelē Dievs Jahve slēdz derību ar Ādamu, Noā, Abrahamu, Izraēlu Mūzes vadībā, Dāvidu un Kristu. Viņi kā federālie pārstāja tajā brīdī tai tautai. Ja? Un mēs esam Abrahāma bērni. Un arī Kristum piedaram. Derība ir attiecības starp Jahvi un cilvēkiem, kuras viņš suverēni sev sankcionējis. Viņš valda pār viņiem caur viņu likumu sankcijām un ar tām piepilda viņa žēlstības mērķi šim nolūkam. Derība starp Dievu un Jahvi un cilvēkiem ir nosacījuma apsolījums, kas ir apzīmogots ar upuru asinīm. Suverēni Dievs administrēts ar svētībām tiem, kas pilda derības nosacījumus, un lāstiem tiem, kuri nepilda derības nosacījumus. Mēs varam runāt par individuālo momentu un vispārējo momentu derībai. Atcerieties, pirmā nodaļā Efeziešiem 1-3-6, tā saucais paktum salūtis. Mūžīgā glābšanas derība, ko mums Dievs atklāja pirmā nodaļā vēstulē Efeziešiem. Ja? Un šis faktum salūtis fokusējas uz Dievu izredzētiem ļaudīm, kur galu galā ir izglābti, līdz ar to paktum salūtus ir individuāla nozīme, jeb iezīme. Bet, kad cilvēks atkrīt no Dieva Jahves, tad viņš parev līdz arī pārējo radību. Radība netiek atbrīvot no šī lāsta līdz pilnīgai, jeb pabeigtai glābšanai Kristū līdz ar otro atnākšanu. Līdz ar to daba nopūšas, radība nopūšas, gaidot to dienu, kad viņš atnāks. Caur Jēzu Dievs panāk izlīgumu ar sevi un dara visu par jaunu. Līdz ar to paktum salūtis ir kas? Arī universāla nozīme. Ja? Arī universāla nozīme. Un 1. Mūzes grāmatā 3:14-15 Dievs apsola vīru, kurš iznīcinās Sātanu un izglābs savus ļaudis. Līdz ar to mēs varam runāt par žēlstības derību. Dieva derība ir bez nosacījuma tādā nozīmē, ka Dievs vienmēr panāks apsolīto apsolījumu, ja piepildīs apsolījumu. To, ko viņš pateica, tas būs. Tieši to arī Pēters grib pateikt saviem klausītājiem mums. Toreiz smējās un ieņirdz par Noā, kas tērēja naudu, ņēma darbinieks, lai celtu savu šķirstu. Baznīciet. Pareizi, melns vārds.
Un to pašu izmanto arī Pēters. Viņš saka, bet taču plūdi atnāca. Kristus nāks otrais. Ja? Tātad tas, ko Dievs apsola, notiks. Un svarīgākais, lai mums nebūtu pārsteigums. Svarīgākais, lai mums nebūtu pārsteigums. Lai mēs pēkšņi iedomāties, ka vispār jau laikam tik traki nav. Tāpat laikā Dievs glābi cilvēkus tātad neatkarīgi no darbiem, bet patiesi glābtie atbild ar dzīvu un patiesu ticību. Dievs glābi neatkarīgi no darbiem, bet patiesie glābtie, ko atbild ar ticību. Kāpēc? Jo Dievs ir viņus atdzemdinājis un dāvājis ticību. Cilvēks netiek glābts, jeb nevar nopelnīt glābšanu ar likumu pildīšanu. Tādējādi piepildot vai aizvietojot Kristus pabeigto darbu pie krusta. Tas ir tas, ko pārmet Pāvils. Ko jūs gribat papildināt, kas domā, ka Kristum nepietika kaut kas? Vai viņa vietā izdarīt? Tas neiespējami. Ja? Dieva žēlstība, vēlība piedzīvojas cilvēks pilda likumu. Kāpēc? Jo jau ir glābts un saņēmis uzlīgumu un pieņemšanu Kristu. Un šeit vienmēr ir jāatceras to, ko Pāvils māca, ko māca jaunā derība, kas ir derības būtība. Indikatīvs. Jūs, Kristu, esat jau glābti un pieņemti tieši tāpēc. Tieši tāpēc, bez bailēm, kā Dieva bērni, cenšieties viņam sekot. Jums nevienā brīdī nav jānopelna viņa glābšana. Kristus ir to pabeidzis. Ja jūs sākat domāt, ka nepietiek, vajag pielikt klāt, tā ir mazticība. Ja? Nelieciet neko klāt. Un kāda ir runa, ir atšķirība ir motivācijā. Un viena motivācija jūs ieslodzīs, jūs pārbijušies vienmēr, visu mūžu dzīvosiet. Visu mūžu nevis dievbijīgā bijībā pret Dievu ar cieņu, bet histēriskās bailēs. Vai es esmu to izpildījis, vai to nē. Ja? Bet tad, kad jūs esat pieņemts, jums dos drošību, spēku, mieru, sekot Kristum. Un arī labu paškritiku. Veselīgu. Ja? Ar humoru paškritiku par sevi. Jo savādāk jau nav iespējams. Tas, kurš cilvēks saka, tagad esat glābti, cenšieties tagad pildīt likumu, lai tiktu izglābti. Tas jau nav evaņģēlijs, tas ir islāms. Tas ir judaisms. Tas ir kaut kāda darba reliģija. Pēc kam Kristus atnāca? Viņš samaksāja, jo mēs jau nevaram pilnībā neko izpildīt. Ja? Un tieši tāpēc arī Pēters saka, saprotiet, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi ņirgāsies par jums. Atcerieties, ka Dievs apsolīja Noā. Plūdi bija. Plūdi bija. Noā ticībā ņēma vērā un ticībā rīkojās atbilstoši kam Dievvārdam. Viņš tika izglābts. Tāpēc Pēters ar saka, ir saradušies cilvēki, kas sagroz Dievvārdu, ja? Un tāpēc neļaujiet viņiem, jūs vai jums pašiem arī novirzīties no jūsu kursa. Skatieties uz to dienu, gaidiet uz to dienu ar mērķi, ka kungs nāks otro reizi. Ar prieku, ar gaidīšanu. Kungs tiešām nāks otro reizi, kad jūs augšām celsieties. Cilvēks nedzīvo vienreiz, cilvēks dzīvo divreiz. Bet cilvēks var izvēlēties otru reizi dzīvot kopā ar Dievu, Dieva klātbūtnē, vai pastāvīgās mokās. Amen. Runāja Rīgas reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.